Sveiki, labdien visi atkal. Es te mēģināju šodien, īstenībā bija tā, ka es iesniedzu mana balss portālā pieteikumu par to, ka varētu vēlētāji balsot elektroniski. Un es saņēmu no mana balss atbildi, ka īstenībā jau tāda iniciatīva ir, bet es tādu iniciatīvu nekur nebiju redzējis. Un es tāpēc vēlējos vienkārši padalīties ar visiem un apspriest šo par elektroniskās balsošanas nepieciešamību Latvijā, jo iepriekšējās vēlēšanas Rīgas domas konkrēti 20. gadā parādīja to, ka kopumā nobalsoja kaut kādi 40% balstiesīgo, un tas bija ļoti zems rādītājs, zemākais kopš 97. gada. Un tāpat ar visu to Covid afēru un vēl kaut ko vienkārši tagad tuvojās Eiropas parlamenta vēlēšanās, un es arī esmu viens no kandidātiem no saraksta numuru 13, tā saucamā Kiršteina saraksta. Es skatos, ka jau diezgan sen īstenībā bija izveidota tā iniciatīva, bet problēma ir tāda, ka lai ārzemēs dzīvojošiem latviešiem vajag, mēs it kā automātiski esam iekļaut vēlētāju reģistrā, bet mēs varam balsot tikai izveidotajos vēlēšanu iecirkņos ārzemēs, kas bieži vien ir tikai vēstniecībās. Un bieži vien daudziem ārzemēs dzīvojošiem latviešiem vienkārši tas sanāk ļoti dārgi izbraukāt uz visām tām vēstniecībām, veltīt tam veselu dienu laiku. Labi, tā būs sestdiena, 6. jūnijas vai kurš tur, bet vienalga tas ir dārgi, un tāpēc man izbrīna, kāpēc, ja mums ir elektroniskais paraksts, kāpēc vēl joprojām balsošanu mēs nevaram veikt elektroniskā veidā. Es šim streamam esmu pievienojis blakus arī linku, kur jūs to varat izdarīt mana balss un portālā, un es ļoti iesaku visiem pievienoties vienkārši tā, lai var visi nobalsot ar elektronisko balsošanu, jo nav jēga par tiem iecirkņiem vazāties. Tas ir tā, 2 vārdos. Lūdzu, apstiet to linku. Šis bija tāds īs video, varbūt, principā es visu esmu pateicis, ko es gribēju, bet, padomājiet paši, kā jums būtu ērtāk vienkārši ar e-parakstu parakstīties vai braukt uz tām visām vēstniecībām, uz vēlēšanu iecirkņiem un pēc tam vēl cerēt, ka tās balsis tiek pareizi saskaitītas, vai vienkārši to visu beidzot automatizēt. Tehnoloģijas to jau atļauj 10 gadus vismaz, bet kāpēc mēs to vēl joprojām neesam izdarījuši, tas ir tiešām aktuāls jautājums, tāpēc es iesaku visiem vienkārši paņemt un parakstīt šo iniciatīvu. Es esmu linku pievienojis zemāk šim streamam. Vai visiem čau. Līdz nākamajai reizē.